Izbeigsi! Es nerunāju, esmu dusmīga. Ak, tā patiešām? Jā! Es viņu tūlīt apēdīšu! Tas garšo pēc puķēm. Labi, tas sīkais tagad ir vilks visu zināšanai. Ej, es viņam gribu iemācīt pēc lokus. Jā. Pirms viņš apguļas. Jā. To man visvairāk patīk mācīt. Ņemam sīko un laižam! Jūs droši vien jautāsiet, kā Stārķis meitene un mazulis nonāca tādā situācijā. Ļaujiet man atgriezties un sākt stāstu no sākumā. Junior, vai tu zini, kāpēc es uzbūvēju sev biroju no tīra stikla? Kaut arī putni stiklu neredz. Es nezinu. Varaskāre. Es pārēju no mazuļu piegādes uz pastasūtījumiem. Jaunie telefoni! Farši, ļoti farši. Kādu dienu tas viss būs havs, ja negadīsies kāds čakars. Šogad. Bārni tulpe? Junior, var saukt man vienkārši par tulpi. Tā ir paipala, tas emu, tas cālis. Tie neprot lidot. Viņa palīdz mums piepildīt sapņus. Tas būs lieliski, draugi. Kāds negaidīts pārsteigums. Tulpe? Kas tas tāds? Tas ir bērniņš. Kāds nedzirdēts piedzīvojums. Stārķi vairs bērnus nepiegādā. Ja šis bērns atradīs savu ģimeni, varbūt arī es atradīšu savējiem. Tu atradīsi savu ģimeni. Domā? Noteikti. Kaut kas traks, mēs piegādājam bērnu! Ja kāds par to uzzinās, es būšu pagalam. Pūderis! Zīdaiņu pūderis! Vai ne es redzēju sarkanvedenu sievieti un stārķi? Es nesaprotu, par ko tu runā. Es redzēju divus, kas atbilst tavam aprakstam. Nē, čau, mēs nebūšu tavs draugs. Piedod, man likās, ka mēs saprotamies. Vai mums jāsabojā visi jums? Mums jānomaina skurstenis pret sliktu kalniņu, kad Stārķi atnesīs manu brālīti. Ko viņš teica? Tēti ir jautri, māmas ir nejaukas. Es dzirdēju. Māmas arī ir jautras! Liec nost mazulī! Stārķi. Tu esi iemīlējies. Es esmu iemīlējies, un tu arī. Es arī esmu. Tā ir. Drīzumā uz ekrāniem.